Lūk, redzam, jau mums metās sēna virsū, kurā brīdī mums ir jāuzmanās, lai mūsu finērs nepārvēršas brāķī. Šis ir tas brīdis, kad ilgi turēt neko nevar. Šis vēl ir ok. Tā ir sēne, tas ir tikai virsēji. Slikti sākās tad, kad paliks strauji silts. Protams, attiecīgi arī, kad tie koki zāģēti. Ja viņi ir zāģēti sulu laikā un tagad paliks pēkšņi, nezinu, tur 5 dienas, 15, 20 grādi, veidosies tā saucamais marmors. Marmors tautā saukts ir marmors, bet reāli tas ir tāds sutums, kas būs redzams uz galiem. Viņš paliks tāds pleķains, tā kā batikots audums. Un tas ir ļoti slikti, principā tāds finērs jau ir brāķējums. Bet šitais, tas nekas nav, tā ir vienkārši virspusē tāda sēnīte. Ja mēs viņu kaut vai ar upjāku cimdu pabrucinātu, tur viss būtu kārtībā. Arī redzam, mežā skatījāmies krautuvē. Bija tās vietas, kur vairāk kaut kādā mitrumiņā, vairāk zemē, gals bija tur attiecīgi tā sēna vairāk uzmetusies. Bet ir jāskatās, jo es pats personīgi arī ir bijuši gadījumi, kad uzzāģējam 3-10 finieri, sāk sust. Nu, toreiz izlīdām pārzāģējot uz 2,80. Bet nevienmēr tas tā izdodās. Un šoreiz mums ir 2,80, līdz ar to atkāpšanās ceļš vairs nav.